Rūpējoties, lai pilsētas ielas būtu sakoptas, Valmieras pilsētas pašvaldības sadarbībā ar Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizāciju daudzviet pilsētā izvietojas estētiski glītas atkritumu urnas. Lielākoties tās ir redzamas pie autobusu pieturām un vietās, kur uzturās liels skaits cilvēku. Valmieras pilsētas pašvaldība šādas urnas ir uzstādījusi jau 30 vietās šajā gadā. Domājams, ka tas projekts turpināsies un būs arī citviet, bet pašlaik galvenokārt iedzīvotāji tās var redzēt braucot pa Rīgas ielu, jaunajās pieturās, kas ir izvietotas pilsētā. Un jāsaka, tiešām vizuāli viņas ir ļoti glītas, to katrs arī var novērtēt, un mēs ceram, ka turpināsies šī sadarbība un arī citviet tādas uzradīsies. Rūpes par atkritumu savākšanu ir uzņēmies ZAO. Uzņēmuma darbinieki ik pirmdienu un piekdienu apseko atkritumu urnas un iztukšo tās. Jau turpat busiņā visi atkritumi tiek sašķiroti, atlasot otrais pārstrādājumās izēvielas. Tukšošana ir nedaudz sarežģītāka. Bet tas ir, protams, domājot par apkārtējo vidi, par tās saudzēšanu. Mēs šīs urnas tukšojot, domājam par to, lai tiktu atlasīti visi otrais izmantojamie materiāli. Plānots, ka jaunās atkrituma urnas pašvaldība turpinās izvietot arī citviet pilsētā. Pagaidām gan Valmiera ir vienīgā pilsēta reģionā, kas rūpējoties par apkārtējās vides sakoptību uzsākusi šāda veida sadarbību ar ZAO.